Krastiņš ir tas cilvēks, kas ļauj saprast, ka latviešiem jau izsenis ir bijušas gan rokas, gan arī galva, un varēja kaut ko uztaisīt. Henrijs Fords ātri saprata, ka jāiet uz tautas vāģi un jātaisa vienkārši lēts auto. Krastiņam toties bija diezgan luks izpildījums. Kad jūs uzzinājāt, ka pastāv šis te automobīlis? 80. gados. Visi sakari bija pazuduši, neviens neko neatbildēja. Bija tikai zināms uzvārds un tas, ka netālu no Bostonas. Viņi bija taisījuši kā mācējuši. Bija no skaidru plates mēģinājuši uztaisīt virbos paneļus. Tas bija skumīgi. Mēs pat braucām uz Keršiju, uz lielāko tirgu. Tur varēja tikai priekš Krastiņa kaut ko atrast. Milzīgs tirgus, mēs 4 dienās nepaspējām visu izstaigāt. Tā ir tāda paradīze tev. Jā. Autorestaurācija ļoti kompleksa. Tur ir koks, tur ir metāls, tur ir krāsošana, tur ir stikls. Te nevar atrast detaļu, kas nav restaurēta. Tad tas vispār skaitās kā Krastiņa pirmais auto? Jā, protams. Kā bija tur braukt pa to braucienu? Trakākais bija tas, ka mēs ar Krastiņu bijām pabraukušies te tik pa Biķernieku trasi, bet Braitonas trasi nobrauciens ir garš kā 2 kilometri un ieskrienās un ir līkumi un tā ir kopējā satiksme, nekas jau nav slēgts. Tā kā bija zvaigžņu stunda mums un Krastiņam arī, ja viņš to redzēja vai nojauta. Gunārs Dortāns ir tavs vārds. Pareiz būs. Jā. Tu esi galvenais restaurētājs Rīgas motormuzejā. Tā, jā. Tā ir ļoti liels amats. Tu esi restaurējis ļoti daudzas mašīnas un automobīļus un spēkratus savos gados. Kurš ir bijis tavs vismīļākais projekts? Laikam jāatzīstas, ka tas bija Cadillac automobīlis, kas bija Latvijas valdības mašīna, ko pamatā izmantoja Kārlis Ulmanis. Un šī mašīna mums grūti nāca un arī sarežģīts restaurācijas process, bet atkal es biju iekšā no līdzi vai ne. Īsto atrast nevarējām, tā gāja zudībā, cik var saprast, bet atradām Dviņu brāli, pilnīgi tādu, bet tas atradās Kalifornijā un tad viss tas ceļš un process. Un tu arī atguvi pirmo uztaisīto Krastiņa automobīli. Tā iznāca, arī šajā procesā ļoti piedalījos. Tas bija gan ne muzeja pasākums, tas bija Antika automobīļu kluba biedru iniciatīva un arī līdzekļi un tā tālāk. Tas nebija lēts projekts, ļoti sarežģīts, ļoti dārgs projekts, bet tā ir un laimīgs, ka izdevās beigās iegūt arī šo spēkratu muzeja kolekcijā. Tagad tas es domāju, ka tādiem spēkratiem vieta ir muzejos. Protams, otra vieta viņam būtu bijis Klīvlendas muzejā, kas arī kolekcionē visus tur ražotos. Bet savā laikā, tā kā viņiem bija iespēja iegādāt, viņi tomēr to nevarēja atļauties. Viņi arī domāja ne tikai iegādāt, bet cik maksās restaurācija. Tā kā, es domāju, 2 vietas pasaulē bija, kur jābūt šim auto, ir Rīgā. Tas ir Reimonds Reiks. Kaut kā ielikās tā bilde, kur ir daudz Amerikas karoga un maz Latvijas, lai gan te amerikānis ir viens. Jā. Viņiem vienkārši Latvijas karogs bija jānāk mazliet vairāk uz priekšu. Viņi bija aizmugurē. Bildes, tas Gunārs ir. Un tas ir, tā ir tava slavenā saumu cepura, ko es esmu dzirdējis, ka tas ir kaut kas slavens tev. Tas ir, man nekāda noslēpuma nav palicis. Saprot. Jā, tā ir, jo tas ir periods, tas ir manam buikam atbilstošs ģērbšanās stils, tas ir 20-30 mija, jā. Tad tu arī savā stilā, tā kā arī ikdienā, vai tikai, ka tu eksemplērē šito te? Kad ir pasākumi, jā. Kādreiz ikdienā kaut ko pa jokam, bet, Pa jokam? Jā. Tad tu domā, ka tu dzīvo tajā laikmetā, varbūt savā galvā? Jā, tas būtu labs laiks manā tādā saprašanā, kā cilvēkam kaut kādas vietas uz zemes vēl, varbūt gribās redzēt vai pabūt.
tāpat, ja man prasīt, kurā gribētu dzīvot, droši vien apmēram tad, jā. Jā, un tur ir tiem flappers, tie dejotāji arī tajā gadsimtā Amerikā tas bija. Jā. Okay, bet šīs cepures bija tik populāras, ja jūs paskatītos pavasari Amerikā, jā, tajos gados. 75% tikai tās. Tikai tās. Ar spieķīti maziņu, ne? Jā, tas atkarībā no vecuma, no varbūt vietas sabiedrībā vai kā, bet cepures bija, jā. Tas laikam nāk no Itālijas vispār, bet Amerikā bija. Kā tu vispār iesāki savu interesi tieši mašīnas restaurācijā? Pirmā interese bija vispār par šīm vecajām mašīnām. Restaurācija nāca vēlāk, jā. Bet tas bija antika automobīļu klubs, tas bija 72. gads, tik sen, bet pirms es tur nokļuvu, daži jau bija sapulcējušies un šo klubu dibināja, jā. Es vienkārši mācīdamies tehnikumā, uz ielas vēroju tos automobīļus, kas bija pamatā trofeju vāģi. Šajā koku spieķiem nebija, tie jau bija nogājuši no skatuves, jā, parādījās vācu trofeju vāģi. Tāda bija padaudz, jā, un viņi patīkami atšķīrās. Vairāk bija emocionāli tāda uztvere, es tehniski arī nevarēju viņu izpētīt, to auto informāciju arī nebija, ne rokas grāmatas, nerunāsim pa internetu, jā, bet nekā nebija vispār, nekāda informācija. Pētīja kādi jauni nosaukumi, kādas markas, bet patīkami atšķīrās tīri vizuālais tēls, un tas man paņem. Tāpat motocikli es stāstu kādreiz pie brīvības pieminekļa viens večuks, brezenta mēteli mēģināja iekurbulēt sarkanu indiāņu motociklu, jā. Tas bija skats, jā, viņš tur blakām bija noslāpis un neiet, un viņš tur kurbulē, un es tā pastaigāju apkārt, pavēroju eksotika, jā. Tādi mirkļi man noveda, un tā kā es bija laikam īsa publikācija kādā no avīzēm vietējām, ka tādu klubu dibina. Tad es biju klāt, un esmu ar 11. klubu biedra numuru, jā. Piedod ko? 11. numurs kluba biedra numurs, jā. Tad tu beidzot sajūties kā mājās apkārt. Tā ir, jā. No tā brīža jau no paša sākuma man izveidojās tāda gaume, tam bija jābūt spieķratniekam, tam bija droši vien amerikānim, un šādam te stūrainam karietas formas. Tie 30. gadu jau apaļīgie tie man tā neinteresēja. Tad tev ļoti interesēja krastiņa automobīls, kas bija? Krastiņi ir vēl solis atpakaļ, stipri atpakaļ. Man tie 20. beigas, 30. pats sākums likās ļoti lietojami jau kā ja ne pārvietošanas līdzeklis, bet vismaz priekam, jā. Krastiņš ir tā lietošanas vērtība, tur nav tāda, jā, noteikti, jā. Un man nav nekad vilkuši vaļēji automobīļi, dažiem vajag noteikti vaļējo, varbūt, lai parādītos, vai kā man labāk intīmāk slēgtais. Jā. Ir pat speciāli virsbuļu tipi, kas man vilina un patīk, jā. Tad šis ir pārāk vējaini vai izmēģinājām vēju matos arī toreiz Braitonas braucienā ar krastiņu, bet tas tā. Novembra sākums. Tad jau augsts. Jā, un 97 kilometri, vai ne, tā kā tas bija pārbaudījums, visu dienu braucām. Jā, tas ir tāds slavens brauciens. Jā, tas ir ļoti slavens. Un tur tiek dota iespēja piedalīties tikai spēkratiem, kas ražoti līdz 1904. gadam. Un šis jaunāki, šis 903. tieši tā kā vājāk, jā, mēs pieteicāmies pēdējā brīdī, bet tur viss salikās. Zvaigžņu stāvoklis ļoti labvēlīgi. Jā, un kāpēc jūs ieguvāt to balvu? To jāprasa žūrijai, jā, bet vienalga viņi teica, ka pirmkārt, lai mums ir bijis ļoti vienprātīgs,
Nu, tur bija dažādas balvas, bet mēs dabūjām overall winneri, jā. Wow. Jā, un negaidīti. Latviju retais zināja vai ne, pa tādu krastiņu vispār neko nezināja, un tā dāma pie stūris, nu, te redzēs ekrānā vēlāk, bija tādu retro tērpu, nu, stilizētu, ne autentisku, kas arī paņēma šo žūriju, jo tas sekretārs teica, pat žūrijas dāmas vienbalsīgi piekritušas. Jā. Viņiem patika tā dāma. Jā, arī tā dāma patika tik daudziem, kas fotografē, jo tas notiek uz slaveno Regent Street tirzniecības lielu, jā. Londonā. Tā tiek slēgta satiksme uz visu dienu. Šim notikumam pa godu, jā, tur ir 100 automobīļi izstādīti. Un starp 100 mums izdevās. Wow. Tad tu pienesi to Latvijas vārdu pasaulē. Jā, auto bija labi restaurēts. Viņi arī apstaigāja, papētīja. Daudz jautājumu nebija. Zināja vārgās vietas un gaidīju. Nē, viss bija labi. Var sakot, kas ir tas, ko tu negribēji, lai viņi prasa? Viss būve bija pilnīgi no jauna uztaisīta. Jā. Ļoti labā kvalitātē. Bet vienalga, vienu vai otru vai trešo detaļu nākās improvizēt, izdomāt, uztaisīt. Bet es saprotu, ka izdevies tik labi, ka viņiem neradās jautājums ne par ko. Viņi bija apmierināti. Lieta vēl tāda, ka pirms tam faktiski 2 reizes apmeklējām šo Brightonas braucienu startu un skatījāmies un pētījām un fotografējām tos spēkratus, jo vienu vietu redzēt līdz 904. gadam ražotus spēkratus ir gandrīz tā vieta, bet ir daudz, ir 450 apmēram līdz 500 mašīnas, un tad var pētīt, un kas ir ļoti līdzīgas, no tām kaut ko var aizņemties. Idejas un tā, jā. Mēs bijām sagatavoti, diezgan labi sagatavoti. Vienīgi krastiņa auto bija ļoti maz braucis, ļoti maz, un tas tā drusku atsaucās. Trasē. Jums motori arī bija jāatjauno arī? Pilna restaurācija. Pilna. Te nevar atrast detaļu, kas nav restaurēta. Tad tas vispār skaitās kā krastiņa pirmais auto, vai? Jā, protams. Ne pirmais, es uzskatu, ka 3. jā, pēc tās fotografijas un pēc to, ko mēs uzzinājām, ko viņš vēl ir taisījis, jā. Šis ir 3. Tā kā prototips tam, ko viņš gribēja sākt ražot tajā rūpnīcā. Tad viņš pirms Henrija Forda uztaisīja šo te spēkratu, ja? Es dzirdēju, ka viņam bija vairāk atbalstītāji, vairāk summa no atbalstītājiem nekā Henrijam Fordam. Tā ir sanācis. Henrijs Fords esot sācis 60 000, jā, un krastiņam bijuši jau 200 000 dibināšanai. Uzreiz tik daudz labāk iesākt to visu procesu. Jā, bet viņi gāja dažādus ceļus tiešām. Henrijs Fords ātri saprata, ka jāiet uz tautas vāģi un jātaisa vienkārši lēts auto. Krastiņam toties bija diezgan luks izpildījums, pat ļoti. Clevelandā bija daudz rūpniecības uzņēmumu, bija darbnīca, kas būvēja ļoti augsta līmeņa zirgu vilkmes, karietes, ratus un tā tālāk. Un tas viss te atbalstojās. Būtībā krastiņu virsbūve, tas, kas ir pasažieriem paredzēts, tas ir tas pats, kas zirgu vilkmes. Jā, izskatās rati, tā. Jā. Tāda paša, bet ļoti augsta, kā lai saka, kvalitātes un sarežģītības līmeņa. Jā, tas nav vienkārši izpildījums. Arī tajos pašos Brightonas startos tu redz, kad vai ir bijuši daudz vienkāršāki saloni, vai restaurējot drusku ir novienkāršojuši, bet mēs centāmies neatkāpties ne milimetru, jā, uztaisījām, cik vien var. Wow. Labi, jā. Viņš būvēja arī ar pašiem saviem patentiem. Patenti viņam bija daudz, bet tajā laikā, es saku, tik daudz bija to auto pionieru. Clevelandā vien bija kaut kādi 80, kas mēģināja. Jā, tā kā
tikai dažiem izdevās, un pie tam mēģināja paralēli gan ar tvaika automobīļiem, gan ar elektroautomobīļiem, gan ar benzīna automobīļiem. Jā, Krastiņš bija viens no, jā, nepaveicās. Paveicās, ka viņš tika tik tālu, jā, bet nepaveicās, ka bija tāds gals. Jā, ko darīt? Tas gals bija, ka, diemžēl, pēc pāris gadiem viņam nodega tā rūpnīca. Jā, vēl nesākusi īsti ražot. Kā rakstīja avīzes, ka viņam tur nodega puspabeigti automobīļi un virsbūves. Jā. Es vēl nezinu, vai virsbūvi būvēja pats Krastiņš, vai varbūt viņam piegādāja virsbūves kā tie kariešu būvētāji, pilnīgi iespējams. Tur nevienā pieejamā materiālā par to nav minēts. Jā, varēja pieaicināt amatniekus vienkārši. Jā. Bet kā tev liekas, vai, es esmu tāds skeptiķis, varbūt, viņam bija arī kaut kādi parādi, tā kā varbūt viņš failed for bankruptcy dēļ tā, ka viņam bija kaut kādi parādi. Parāds esot, cik ir Liepiņkungs noskaidrojis, parāds ir bijis vienkārši kaut kāds nenomaksāts, kurš tādā rietumu finansu tajā pasaulē bija apaudzis ar diezgan lieliem soda procentiem, nopietniem, pilnīgi negaidīti. Jā, tas viņam arī vēl bija trieciens, bet ugunsgrēks tas ir, jā. Acīm redzot, apdrošināšana tur nebija tā. Jā. Bet tas viņu arī īsti neapstāja. Apstāja pavisam, auto. Viņš esot kādu laiku pilnīgi novērsies un bijis dzīvojis pat Kalifornijā, bet atkal atgriezies Clevelandā un turpinājis elektrotehniskā rūpniecībā strādāt, ar ko viņš arī iesāk Clevelandā. Te līdzīgi kā Fords viņa, pie Braša tāda firma bija. Un Brašs gan viņš bija pirms automobīļiem, jā. Vēlāk kāda cita, es neceros to nosaukumu, bet viņam tur atkal ir izgudrojumi, un viens no tiem izgudrojumiem bija tāda, atslēga, ko lieto telegrāfisti, un kas būtiski atšķīrās konstrukcijā, un it kā bija pat veiksmīgāka, tika ražota sērijā, viņam bija ar vienu. Diviem izgudrotājiem kopēju patentu, jā. Nes kā viņš vispār iedomājās tādu telegrāfu uztaisīt? No automobīļiem tad uzreiz? Tādēļ, ka tā rūpnīca visticamāk ražoja līdzīgu tehniku, un viņš uzlaboja, pilnveidoja, jā, to viņš darīja ne no guris. Jā, viņam bija arī tādi sadzīves priekšmetu, dažādi patenti, kā vēstuļu kastīti ar signalizāciju, ka jums pienākusi vēstule vai bandroli, man liekas, ka viņam bija pat, jūs redzējāt, vai vienkārši avīze tur atnākusi, vai žurnāls, vai kaut kas smagāks, jā. Tad ar svaru kaut kā. Jā, un bija rotaļlietas pat, un tāds. Jā, spēļu helikopters. Jā, tā kā drona priekšgājējs, teiks. Jā, wow, kas par Džeriku? Jā, tā kā tas viņa domāšanas lauks bija plašs. Galu galā es domāju, ka Krastiņš ir tas cilvēks, kas ļauj saprast, ka latviešiem jau izsenis ir bijušas gan rokas, gan arī galva, jā, un varēja kaut ko uztaisīt. Jā. Tas ir kaut kā mums iedots. Jā. Kā latviešiem domāt ārā no kastes. Un viņa piemineklis viņam ir šis te Spēkrats Rīgas motormuzejā. Kad jūs uzzinājāt, ka pastāv šis te automobīlis? Jā, to uzzināja jau 80. gados. Tas pats Edvins Liepiņš, viņš bija uzgājis latviešu emigrācijas laikrakstā, nesludinājumu tādu rakstu, ka tāds latvietis Krastiņš Clevelandā ir būvējis auto. Un tā viņš sarakstījās ar dažiem. Tas jau bija padomju laiks, saprotiet, tur jau nebija tā vienkārši ielikt sludinājumu vai pajautāt, kur tādu Krastiņu. Bet izdevās atrast to Massachusettsā, jā, īpašnieku, kuram tas Krastiņa auto, kāds bija tāds bija, bet viņa īpašumā bija nonācis. Viņš bija
seno spēkratu kolekcionārs, tevs un dēls, un viņi bija paņemuši to auto lietošanā. Liepiņš pat bija sarakstījies ar viņiem, šo to uzzinājis, ar to arī beidzās. Ko padomju laikā varēja vairāk gribēt, cerēt vai gaidīt, jā. Un tā, ka jau neatkarības gados sākām atkal par to runāt, domāt, visi sakari bija pazuduši, neviens neko neatbildēja. Un tad pieslēdzās šis mūsu muzeja draugs Reimonds Dreiks, amerikānis ar lielu tādu mīlestību pret Latviju, pret latviešiem tur Denverā. Un viņš uzņēmās šo meklēšanu. Bija tikai zināms uzvārds, un tas, ka netālu no Bostonas, tas ir bijis. Izrādījās, ka saimniecība ir likvidēta, kur viņi strādā. Izrādījās, ka tas īpašnieks ir miris, ka viņa tēvs arī miris, un kolekcija izpārdota. Tā kā bija diezgan mīklaina situācija, un tad tikai viena radiniece zināja teikt, jā, ka to auto ir aizveduši kaut kur uz Amerikas vidieni, viss. Bet, Dreiks arī būdams dziļi šajā, kā saka, vidē un pazīdams to visu Amerikas kolekcionāru, varbūt niķus, stiķus un gaumi, saprata, ka acīm redzot, tas ir kāds kolekcionārs, kas tieši ar agrīnajiem nodarbojās. Un viņš atrada vairākus un sazvanījās un sazinājās, un beigās izdevās atrast arī to pēdējo īpašnieku, kurš vairākus gadus bija turējis to krasteņa auto, bet neko nebija darījis. Viņš bija tāds sadauzīts vai? Nē, sadauzīts bija vēl agrāk. Pa starpu viens mācītājs, kas smējos ar lauku, nezinu, Kalēji, tas būtu pa daudz smalki. Krasteņš arī bija no Kalēja ģimenes, bet viņi bija taisījuši kā mācējuši. Bija no skaidru plates mēģinājuši uztaisīt virbūves paneļus, un tā, tas bija skumīgi. Mēs kaut kas bija palicis, un mēs pat no Amerikas nevedām uz Latviju, kā mums bija jādara. Jā, bet toties pēdējais īpašnieks bija atradis vienu fragmentu no tā perioda, tieši tā perioda un tāda izpildījuma virsbūvēm oriģinālu. Tas mums ļoti palīdzēja. Tā atnāca līdzi, un tad mēs to adaptējam krastiņam un pēc foto izmērus un izpildījumu nianses. Tā. Wow. Tas būtu baigais lielais projekts priekš tevis. Es jau tikai tā palīdzēju. Tas ir kluba biedra, kā saka, iniciatīva, viņa ģimenes iniciatīva, viņa arī līdzekļi. Tā kā es vienkārši, savas zināšanas, arī savu varbūt tādu interesi guldīju iekšā. Jā, tas bija garš un nopietns projekts, un man prieks, ka izdevās. Mēs pat braucām uz Keršiju, uz lielāko tirgu Amerikā, kur tirgo šos vecos spēkratu aksesuārus, detaļas. Tur varēja tikai priekškrastiņu kaut ko atrast. Priekšējais lukturis, sāna lukturi. Tas no turienes, jo iepriekšējie starp īpašnieki bija kaut ko nokomplektējuši no perioda. Bet mums izdevās nokomplektēt tieši tādu lukturi, kāds ir bijis uz krastiņa auto. Un arī mēs nezinājām, kas tās pa firmām un tā, bet tur uz vietas redzēja, ka vīri ir, kas to drēbi pazīst un palīdzēja mums to visu atšķitināt. Jā, tas bija ļoti interesanti. Tas milzīgs tirgus, jā, mēs 4 dienās nepaspējām visu izstaigāt. Jā, tādi apjomi. Jā, tu runā par to tirgu, jā? Jā, kur tās detaļas meklējām. Jā. Tā ir tāda paradīze tev. Jā, katru dienu tu mosties un atkal paradīzē, jā. Wow. Tu
daudz nestāsti par savu darbu šajā te visā. Tu skaidro, ka tas ir pašsaprotami, kā to visu izdara, un viss ir izdarīts. Tik gadus ar to ir kopā dzīvots un darīts, un es zinu tos vīrus, kuri to var izdarīt, un mums arī muzeja darbnīcā ir vīri, kas to var izdarīt. Tādēļ, tā ir skaidrs, kurš to darīs un kā to izdarīs. Un arī Krastiņam tika uzstādīts, tā latiņa augstu bija jābūt labi un iznāca labi. Ja augstā žūrija tur Anglijā novērtēja tik augstu. Kā bija tur braukt pa to braucienu? Es teicu, trakākais bija tas, ka mēs ar Krastiņu bijām pabraukušies te tik pa Biķernieku trasi, pa plakanu virsmu, bet Braitonas trasi, sevišķi tuvojoties jau Jūrmalai, tur iet kāpums kalnā, ļoti garš un lēzens kāpums, tur ar to Krastiņš cīnījās tīri labi, bet brauciens lejā no kalna ir ar bremzēšanu un tādu piedzīvojumu Krastiņš vēl nebija izdzīvojis te Latvijā, nebija lāga. Nav kalni. Nebija lāga, Vai vispār bija bremzes kaut kādas? Ir bremzes, bet tas nobrauciens ir garš kā 2 kilometri un ieskrienās un ir līkumi un tā ir kopējā satiksme, nekas jau nav slēgts, To atšķirās šis Braitons brauciens, ka tas ir kopējā satiksmē. Tur novērtē arī, cik tu ilgi vari nobraukt ar to? Tur ir starts no rīta un finišs līdz 4 vakarā. Pat cik mēs nebijām paši pirmie, bet vieni no pirmajiem un Krastiņš nebrauc ātri. Tad mēs finišējām burtiski minūtes pirms, kā saka, aiztaisīt ceļu. Bet tā kā sportā, finišs, un mēs paspējām un ieskaitīja visi labi. Un dabūja pirmo balvu no pirmā balva bija pa izstādi, Pa braucienu tur balvas, ja tu esi sasniedzis finišu laikā, tad tu dabū to medaļu, ka ir nobraukts, Bet, tā izstādes balva, tā ir nopietna, protams, Tā ir nopietna. Tā kā bija zvaigžņu stunda. Mums un Krastiņam arī tā, ja viņš to redzēja vai nojaut. Krastiņš no debesīm skatījās. Es par to domāju, ka viņš varēja būt novērojis. Tad Krastiņš izgudroja 12 patentus. Tāda lieta ir. Vai ir kādi, kas ir izdzīvojuši vai kādus, ko mēs vēl pielietojam ikdienā? Neņemšos apgalvot, viena no viņa patentiem bija aizdedzes sveces, veica 4 elektrodiem. Kaut kas līdzīgs tiek lietots arī šodien, bet es pieļauju, ka tur ir vēl 4 patenti iekļautai svecē. Ko tas nozīmē? Kas tā ir par sveci? Aizdedzes sveci, kas dod dzirksteli cilindrā, lai aizdedzinātu degmaisījumu. Krastiņš raksturoja, ka tā svece ir pārāk pa citām, bet 1000 un 1000 patentu ir izdoti visā pasaulē, un tikai daži dzīvo reālu dzīvi, tā kā nav ko tur, tikpat labi mēs varam teikt, ka tas rotaļu helikopters ir līdz šodien izdzīvojis, jo tiešām tādas lieto bērnu rotaļlietām, nezinu. Neņemos teikt to, ka daži no viņu patentiem dzīvoja automobīlī, maz, jo viņa liela daļa arī bija domāta vai stacionāriem dzinējiem, vai gāzes dzinējiem, dažādām lietām, bet priekšējās asas konstrukcija tā gan 1:1 ir tāda, kāda bija patentā, viņa patentā, To mēs
atradām. Jā, tā ir. Kā bija atjaunot to, vai tev bija jāpaņem tas patents? Nē, to nevajadzēja. Detaļas bija gana labi saglabājušas. Vienkārši varēja identificēt, ieraugot patentā, šī konstrukcija, jo patenta zīmējums jau ir diezgan schematisks. Tas nav tik precīzi kā rasējums, bet tieši tā ideja tur bija ielikta. Krastiņam bija daudzas sarežģītas idejas, diezgan sarežģītas. Viņš gandrīz iznāk tā, ka mēģināja pierādīt, ka šo lietu var arī sarežģīti izpildīt, vai ne? Nevis tā, ka var vienkāršāk. Viņš nebija kaut kāds minimālists savā galvā. Nē. Tur ļoti daudz sarežģītu risinājumu, un arī Juta varbūt cauri, manuprāt, Juta, ka viņam nebija inženieru izglītības, ka viņš bija tomēr autodidakts, un daudz, ko viņš bija uztaisījis pa daudz sarežģītu, un bija problēmas, teiksim, eksploatācijā, apkopt, regulēt. Pats viņš zināja, varbūt, bet tik sarežģīti nevajadzēja. Tie nākošie, kas, varbūt, pagāja liels periods, un 1000 piedalījās, tā kā attīstījās, un bija vienkāršāki risinājumi nekā Krastiņam. Bet arī tie risinājumi, ko Krastiņš lieto, arī tos bija citi mēģinājuši un attīstījuši, un vairāk vai mazāk sekmīgi. Nezinu, kā Krastiņam būtu gājis, ja viņš varētu turpināt pēc. To mēs nezinām. Laikam viņš būtu kaut kāds miljonārs. Tas varētu būt kā Fordam, redz, Fords aizgāja to ceļu, un viņam ļoti sekmējās. Bet tādu nebija daudz. Ja es minēju tos 80 Clevelandā, pēc kāda laika bija varbūt 10, un tad 3 vai 5. Izsitās tikai. Tā ir. Tā visā pasaulē notika. Tur neko darīt. Bet viņš bija ļoti detail-oriented. Viņš bija ļoti, kā saka, uzmanību lika detaļās. Un tu tāds arī esi? Varbūt detaļās, bet viņš uzmanību lika arī ne tikai detaļās, bet kopumā mehānismā, kā tas darbojās, bet var uztaisīt ļoti vienkāršu mehānismu. Tas ir, reti gadās, tas ir veiksme, talants un tā tālāk. Var uztaisīt sarežģītu, un viņš to funkciju pilda, bet tas mehānisms ir sarežģīts, un Krastiņam lielāko daļu bija sarežģīti mehānismi, diemžēl. Kāds būtu tavs sapņu auto, kādu tu gribētu restaurēt? Tev ir kaut kāds, par ko tu sapņo katru vakaru, vai? Nē, tik traki nav, ik pa brīdim jau kāds redzi parādījies, te parādījās Krastiņš, te parādījās tas kravas Renault, ko es rādīju pilngumijas riteņiem, tas bija izaicinājums. Bet, protams, viens no tādiem seniem sapņiem un lolotiem un tad arī izdzīvotiem bija šis te Cadillacs, tas ir Latvijas valdības. Ar to, ko Ulmans brauca. Tas bija tāds liels jau piepildījums. Protams, mans droši vien pat mūža nepabeigts sapnis būs pilnībā restaurēts Russo balta automobīls, kas ir Latvijā ražotais, kas ir līdzīgi Krastiņam piemineklis Latvijas amatniekiem, kas te Rīgā strādāja cara Krievijas laikā. Bet tur ir diezgan daudz zudušu detaļu un būtu grūti to visu salikt kopā. Ir gandrīz bezcerīgi daudz ko uztaisīt, bet es esmu spiests atzīt, ka pēc 40 gadiem parādījās viena fotogrāfija, kas mums ļoti daudz deva. Tad iedomājieties, mēs no 72. uz 40 vairāk nevarējām tikt pie informācijas, vienkārši nebija to fotogrāfiju. Un viena atradās tagad, kad ir jau šis tāds savādāks laiks, kad daudz ko pārdot aukcionos un daudz ko izsolēs, dažādās tirgos, daudz lielāka aprite, un parādījās viena fotogrāfija, kas daudz ko
paskaidroju. Tad jums jau ir tas skelets tajam automobīlim, vai tev ir kaut kur jādabū? Auto ir jau ekspozīcija un diezgan labs. Viņam vienkārši bālie plankumi, ko skatītājs neredz, ka tie ir bāli, bet man viņi bāli. Kādā ziņā? Nepareizi. Tur trūkst informācija. Iekšs nav, vienkārši ir arī ārējie. Ugunsdzēsēji automobīlim virsbūve ir svarīga, bet ir uzbūvēts vienā eksemplārā. Tātad pat droši vien rasējumi īsti nebija, kaut kādas skices. Un tas ir zudis. Un ja nav labs foto, tad nav. Jā, nevar to visu tas man tā drusku sāp, bet mēs ļoti daudz esam izdarījuši pa šiem gadiem arī šim automobīlim. Gan riteņi nomainīti, gan figūra uz radiātoru parādījusies, gan lūgturi parādījušies, gan Boa Taure parādījusies, kas bija specifikācijā uzrakstīt, ka tāda ir. Kas ir tāda Boa Taure? Boa Taure, tas ir Boa Čūska, atgādina tādēļ viņi tā sauc. Tad jāiet lejā, es parādīšu. Jā, ar to burbulīti. Arī krastiņam ir šī te Taure sānos, bet nav tas bumbulis, jo, saprotiet, paši tie skatītāji tūkstoši ļoti mīl to darīt. Un viņš izdzīvo kādu pāris nedēļas. Jā, tu var redzēt, ka viņš tur nav. Jā. Tāpat Rusobaltam nav. Kas bija viss sarežģītākais, kad tu restaurēji tieši krastiņa auto? Dzinējs, ar to mēs ļoti mocījāmies, jo bija totāli nolietots un daudz tehniski tādi momenti, dzinēji bija. Un sarežģīts bija radīt no jaunu šo virsbūvi, pilnībā no nulles, Bet, arī labi amatnieki un ļoti arī ar azartu to darīja, un es domāju, ka mums tur izdevās labi. Tu iekāp no aizmugures, Jā, tā ir tāda virsbūves veids, ko saucat tanno. Mašīnas bija paīsas no sāniem, tur iekāpt īsti tas pasažieris nevarēja. Tādēļ bija tāds periods, nebija garš, bet tieši tie Brightons automobīļi līdz 905. Gadam kaut kur bija pamatā tādu virsbūvi. Vai divvietīgi, vai ja ir papildus 4 vai 5 vietas, tad iekāp aizmuguri. Tāds jauks salons tur aizmugurē. Dabīgā āda, dabīgie materiāli, polsterējumam, misiņa līste un tā melnā atkal ir rotanga, liektais koks. Un tā stūre arī viņa iet pa labi un pa kreisi, vai ne? Pa labi, pa kreisi gāja pirmajam un otrajam nosacīt krastiņa automobīlim. Tā viņš laikam saprata, ka tas sērijā neies un atteicās no tā. Šim jau klasiski, bet lai iekāptu šajā kausaveidīgajā sēdeklītī, to stūri jānoloc, un tur ir speciāli paredzēts tāds mehānisms tikai lai iekāptu. Bet pirmajiem tā stūri grozījās, lai pārslēgtu ātrumus, lai sajūgu un tā. Wow! Atkal krastiņa gājiens, kādēļ? Nevarēja to izdarīt, kur kā ir. Visādi varēja. Šeit arī ir grīdā tik daudz pedaļi. Tādēļ, ka krastiņš arī, gribēja. Parasti bija 2 pārnesumi šiem automobīļiem, bet, krastiņš uz 3. Labi, tas ļoti labi. 3, bet tādēļ parādās lieki pedaļi tur grīdā un tā. Tā laika viens korespondents, kurš bija pētījis krastiņa automobīli, rakstīja, ka es īsti nezināju, kur nolikt kājas, jo tur viss vienos pedāļos. Nav viennozīmīgi. Jā, nav viennozīmīgi. Tev tiešām māksla braukt ar viņu. Es tādēļ saku, ka, paskatiet audējiem, ir vienkārši stelles vai ne, bet tajā laikā mūsu vecmāmiņām bija tās stelles, kur bija, 11 pamiņas apakšā, un tev bija jāprot viņam darboties, lai dabūtu to rakstu, bet tad kādēļ nevar apgūt 7 pedāļus grīdā automobīļu? Var. Tas jau ir pagrūti arī dabūt savus braukšanas tiesības. Man pagāja ļoti, ļoti ilgs laiks, tā kā es nezinu, kā es ar šādu te varētu pabraukt. Gan jau. Austra, kas bija pie stūris mūsu braucienā. Meitene brauc, jauna meitene. Es biju mehāniķis.
Jā. Viņi nobrauc, viss. Jūs jau redzat, tur bija, video. Vai tev liekas, ka Krastiņam palīdzēja, izgudrot kaut ko jaunu, vai kaut kādā veidā palīdzēja, ka viņš bija latvietis? Droši vien nezinu, kādēļ Clevelandai vajadzēja kādu, kas ieradies no Latvijas. Jā, bija viņam kaut kas bija noteikti. Viņš bija ļoti mērķtiecīgs. Mērķtiecīgs noteikti, jā. Jo tas barons viņam bija devis tādu raksturojumu braukšanai uz Vāciju, ka viņš gribēja papildināt savu zināšanas, nezinu kādā līmenī un ko tieši, par to nav rakstīts, bet ir saglabājies tas dokuments, jā. Viņam ļoti ir tāds labs raksturojums, ka ir gan labs pēc rakstura, gan centīgs, gan apķērīgs un tā tālāk. Bet viņš bija tik apķērīgs, ka viņš pēc Vācijas tūlīt bija devies uz viņam Ameriku. Bija citi plāni. To es nezinu, noteikti barons viņu nebija tur sūtījis. Redz, tas ir tā kā nebija parasts latvietis, viņš drusku traks. Jā, bet tajā laikā jau daudzi ceļoja no Eiropas un meklēja šo lielo iespēju zemi. Arī Krastiņš, jā. Un Krastiņš atrada. Kas ir nākamais tev? Kas notiks? Kaut kādā brīdī tev būs es ceru. Es nezinu. Drīz. Kaut kādā brīdī tev vajadzēs. Kādā brīdī, bet drīz ir laiks, cik tev vari. Jā. Normāli cilvēki sen jau makšķerē kaut kur un tā. Tu gribi makšķerēt? Varbūt tu gribi, saldējumu taisīt. Man jau būtu, ko restaurēt un knibināties, jo man patīk arī citas senlietas, ne tikai. Un koks sevišķi patīk, jo man tevs bija galdnieks, būvgaldnieks, mēbeļgaldnieks, tāds universāls galdnieks, un tā, ka es bērnībā pirmos darbus apgūtu tieši galdniecību. Koks man ļoti patīk, un tā, ka bija izšķiršanās koks vai metāls, es tā kā devu priekšroku metālam, bet jā. Jā, wow, tas bija tas ceļa dakša, kur tu varēji izvēlēties vai Jā, es aizgāju tehnikumā mācīties mašīnu tehnoloģiju, instrumentu ražošanu, tādas lietas, un arī turpināju augstskolā to pašu. Bet, tā drusku vilka arī, jā. Drusku kā lietišķo un tā koku drusku esmu darbojies. Kas patīk. Tieši par metālu tev patika? Vairāk par koku? Metālu, redz, kokam ir tāda, tā ir tāda pavisam niansi. Kokam ir šķiedra un kokam ir tendence saplīst pa to šķiedru, jā. Metālam tāda šķiedra nav un metālu var drusku vairāk mīcīt, tā kā plastelīnu tomēr, jā, un pastiept un tā, vai kaut kā tā man tas metāls likās nosacīt smieklīgi jau, bet it kā paklausīgāks, jā, jo šī te koka tā īpašība, ka viņam tendence vienā virzienā saplīst, tā man no bērnības jau tā kā negribēju redzēt. Jā, es mēģināju uznaglot kādu rotaļlietu vai kaut ko, iedzen naglu un viņš saplīst, jā. Tur jau arī ir māksla, kā tu tur ieliec to. Jā, bet es ar bērnu prātu un tā, kamēr jau iegūju kaut kādu līmeni, ka tevs atzina, ka drīkst viņa instrumentus ņemt un strādāt. Labākais moments bērnībā, tu vari sākt lietot vecāku instrumentus. Jā, es uztaisīju slēpes no dēļa gabala, pilnu procesu slepeni no teva. Jā? Tu ej slēpot? Nē, kā? Uz Gaiziņkalnu? Tik daudz, jā, cik. Forši. Tas bija tik sen. Ko tev vēl patīk darīt ārpus restaurācijas? Es dzīvoju vecā ēkā, koka ēkā, kaut kur 200-gadīgā, un vienmēr ir ko knibināties, un man tiešām patīk kaut ko savest kārtībā, atrast kaut ko autentisku, pievienot vai tā saudzīgi. Pa māju. Jā, tas tā ir. Sevišķi daudz jau laika nepaliek un iznāk tā, ka hobijs jau gandrīz darbs un tas nav pārāk labi.
jūs taču nezināt dakterus, kuri mājās ņem slimnieku tur operēt vai tā. Viņš brauc sportot vai kalnos kāpt vai kur, jā, un tādēļ man arī tā iznāk bišķi pa daudz to dzelžu un tā. Jā, tad tev ir grūti dabūt to darba atpūtas balansi. Jā, drusciņ tā ir. Nekas. Tāpat jau kaut kur izbrauc un patīk pa Latviju paceļot drusku. Kur tev ir mīļākā vieta? Kuldīga. Kuldīga? Jā. Jo tās koku mājas tur ir. Jā, atkal tas viss tā vecā vide, un man patīk tas, ka Kuldīga ieturēja pauzi. Ventspils iespēju robežās tur visu nobroģēja un tā, un fasādes un visu, un tur jau arī nebija tā izejuma materiāla tāda laba. Bet Kuldīga tagad atjēgusies un palēnītiņam, kā tiek bruģēts, kā viens no rādītājiem ir pakāpieni pie veikalu durvīm, kas ir Rīgā noflīzējuši vannas istabas flīzēm tos pakāpienus. Tas taču pēc 2 ziemām viss birst nost un kā tur dara Kuldīgā? Granīta pakāpieni tādi, kādi bijuši tajā, nezinu, Jēkaba laikā, jā. Tas priecē, jā. Tāda cieņa tā pret to. ieturētā pauze, ja viņiem nebija līdzekļu sākuma, un viņi arī būtu to pašu izdarījuši, ko Ventspils. Kuldīgi Malači. Cēsis ir labi, un Liepā ir labi, jā. Tā jau var daudz nosaukt, bet Kuldīgi ir numur 1. Ko tu ieteiktu jaunam cilvēkam, kurš arī vēlās iesaistīties, ieiet industrijā, restaurēt mašīnas? Vai jūs ieteiktu strādāt muzejā vai kā Porsche, ties lielajās kompānijās? Vai? Jā, tas ir diezgan smags jautājums, smags ceļš. Un ilustrācijai minēšu piemēru vienkārši, lai saprastu, ka tas nav viegli un izdodams ļoti retajam. Jā. Mums ir sadarbībā Tehnisko koledžu, kas gatavotais skaitā arī restaurātorus. Tur gan ir gan gleznu, gan celtniecības restaurātori, gan koku priekšmetu restaurātori, gan metāla. Jā. Un šad tad viņi mums iedod praksētē kādu no saviem studentiem. Jā. Es labi pazīstu vairākus pasniedzējus, esam sadarbojušies tur arī dažiem diplomu darbiem, un viņi kaut ko mums ir palīdzējuši restaurēt arī muzejam. Tad aina ir tāda. Varbūt katrs 5. Kaut kādu var parādīt dzirkstelīti, ka tur kaut kas varētu iznākt, jā. Tā iedod, viņš pīlē, iedod, viņš pucē smilšpapīru, viņš nokrāso vai tā, bet tā, pašvaki, jā, pašvaki. Es nesaku, ka nav, noteikti ir, starp jauniešiem noteikti ir, kas varbūt, bet iedomājieties, ja cilvēks ir izlēmis kļūt par restaurātoru, mācās par restaurātoru 3-4 gadus, jā, un es redzēju vienu otru to diplomu aizstāvot, sarakst pasniedzēju, un arī man jāsarakst gandrīz, klausoties. Es negribu nolikt. Ir spoži arī varbūt, bet autorestaurācija ļoti kompleksa. Tur ir koks, tur ir metāls, tur ir krāsošana, tur ir stikls, āda, visi, jā. Un skaidrs, ka tie jaunieši mācās kaut ko vienu no tā. Bet, varbūt. Tas ar gadiem. Tu jau arī, kad tev bija 20 gadi, kas, kā? Es mācījos, man interesē inženierdarbs, konstruktors, es gribēju kļūt par konstruktoru, un arī izdevās man tas, un kādu laiku pastrādāju arī. Bet, atgriežoties pie jauniešiem, tā ka pa visiem gadiem, ko viņi man ir devuši, kā 2 bija tādi cerīgi, bet ne katrs jaunais cilvēks grib atkal šo te ar veco rūsā sapūšiem kokiem, viņi aiziet kaut kur drusku modernākā virzienā. Bet pat 3 gadus man šie pasniedzēji nav varējuši piedāvāt nevienu studentu. Pēdējos 3 gados? Jā. Viņi saka, nav.
Nu, tad tā ir atbilde. Es nezinu. Tad varbūt tev ir jāizmeklē pašam. Jāatrod kāds, kas nāks tavā vietā. Jā. Kas nāks vietā, tur jau ir drusku grūtāk. Man jaunākais dēls it kā ir gājis manās pēdās un dara to, restaurē, bet viņam pašam jau ir sava kompānija neliela, jā, un viņš tur tā uz puslodzi, pustur, šeit, jā. Tā, jaunam cilvēkam, parakstīties, palikt muzejā, tā kā es stāstīju pa gidiem, jā, ir labi ļoti, bet, mēs nevaram cerēt, ka viņš pa gidu paliks muzejā. Visu mūžu. Ja ne mūžu ir daudz iespējas, kuras arī jāsaķer. Jaunieši to meklē, jā. Tur tā atbilde. Tā, ka situācija sarežģīta, jā. Varbūt tādēļ es arī vēl te esmu, ka īsti nav kam atstāt. Un tu arī saņēmi balvu. Tādu balvu, kā viņu sauc, to ordeni. Jā, atzinības krusts ir tāda lieta. Tu saņēmi atzinības krustu 2019. gadā. Jā. Par ko tu saņēmi šo? Pa visu kopā, protams, pa visu kopā. Tas nebija kaut kāds atsevišķs projekts vai notikums. Tas gan bija tieši arī pēc krastiņa visām lietām un tā. Gan kluba biedri, gan darba kolēģi, bija nolēmuši man bīdīt tā. Tas man bija liels pārsteigums, protams, bet, ko darīt? Ja piešķīruši, tad piešķīruši. Prezidents pasniedza un es pieņemu pateicību. Jā, ir tāds krusts. Kādas ir tavas domas par jauniem Porsche auto? Jā, es tā ļoti nesekoju pašiem jaunākajiem auto. Man dzīvē nekad nav bijusi ne vilkme, ne vēlme iegūt jaunu auto, jā, jo tie pārāk strauji zaudē vērtību jau pēc pāris gadiem, vai ne? Man pilnīgi apmierina vecāki, man visu laiku patic, ka es pats varu tikt galā savu automobīli. Protams, tas beidzās kaut kur ap 90. gadu, tad jau palika viens sarežģītāki, un to jau jālūdz servis palīdzību un tā, bet es visu laiku braucu ar veciem auto, jā. Man drusku, varbūt ne pa Porsche, bet vispār auto būvē drusku kaitina tā cenšanās visu laiku to komfortu, to sildīt, to vēdināt, to bīdīt, to regulēt, to masēt, to, patrāku, jā. Bija tas kaut kur laiks, ka Žigulis parādījās, tas Fiats, jā, kas bija gada automobīls tajā 68. ja nemaldos gadā, kur bija viss minimāli, bet tai pašā laikā jau pietiekoši. Jautājums varēja iet tikai tālāk, varbūt satiksmes drošība, jā, protams, ātrumi lielāki un satiksme intensīvāka. Drošība tā ir lieta, ar ko grūti atrast kompromisu. Ja tu gribi droši uzbūvēt, iznāk smagāks atkal. Bet man patika viena profesora, Latvijas profesora teiktais. Viņš teica, ka ar automobīli vajadzētu rīkoties līdzīgi tā kā ar sporta lidmašīnu. Jā, sporta lidmašīnā nav nekā lieka, pilnīgi nekā lieka, nekā trokšņa slāpēšana, nekas tāds. Tur ir tikai viņai jābūt vieglai, viņai jālido ātri. Tad es tā arī drusku attīstīju viņu domu, ka, ja tu gribi pacelties spārnos, tev viss liekais jāatmet. To varētu mēģināt uz auto arī attiecināt. Tā vienkārši. Arī dzīvē. Jā, arī dzīvē arī attiecās. Dzīvē, nekādu smagumu. Jā, bet es to neprotu pats. Jā. Apauga ar vecmantām apaugt, tas ir ārprāts. Jā, tev ir jādara ikgadējā šķirošana pavasarī. Jā, ir tāds bijuši mēģinājumi apņemties. Bet tu ieredzi ieraugi kaut ko interesantu, tad 2 stundas vēlāk tu esi iedziļinājies šajā mantiņā un tad tu neko neesi izdarījis. Man tā ir vispār. Jā, varbūt, jā, bet tās senlietas, tās ir tāds kādreiz tā padomju laikā, viņi nebija vienkārši to mantu. Vai tauta viņas nedalījās. Jā. Tas ir,
Es par šo arī gribēju pieminēt, ka padomju laikā nebija tik daudz mantu, un tad cilvēkiem vajadzēja restaurēt lietas, un vajadzēja pārvērst lietas jaunā mūžībā. Protams, to darīja nepārtraukti, visu darīja, visu remontēja. Arī šodien runā par sadzīves priekšmetu iespēju tomēr mainīt kaut ko, remontēt, nevis radīt tā, lai viņi pēc 2 gadiem jāizmet, noteikti. Jā. Bet kādēļ jāizmet? Jā? Ka daudzi priekšmeti kalpo 20 gadus bez problēmām. Nu? Vai ne? Jā, vai ne? Matu fēns, kādēļ viņš nevar kalpot jums 20 gadus? Rozā gribās vai sarkan? Tad, Matu fēns? Jā. Jā. Jautājums, kas tas ir? Pat mobīlie arī. Mobīlie tas arī lādē, taisa katram sava lādēšanas ierīce un tā tālāk. Vai apģērbs. Jā, ja ir kaut kāda caurumiņš, tu vienkārši aizšuc iet. Jā. Nevis izmet ārā. Jā. Izmestu tagad jau ir problēma, kā utilizēt, ko tālāk darīt ar to sintētiku. Vai ne? Labi, tās cita. Jāmēģina pārstrādāt. Jā. Jā, pa Porsche. Porsche man patīk jau pirmais. Sevišķi tie sākotnējie, un tas. Lapiņa dizains vai pirms vai pēc? Lapiņš redz daži. Klausās. Daži saka, lapiņš Jā, es gribu dabūt visus noslēpumus ārā. Porsche dizainu, Lapiņš? Tā ir, bet viņš radīja jaunu Porsche. Bija laiks, bija tāds vajadzīgs, un viņš to izdarīja, jā. Bet klasiskā bulciņa, tāda viņa arī palikusi. Paldies tev par šo te laiku un par tavu dzīves viediem stāstiem. Es ceru, ka tu vēl ļoti daudz ko izdarīsi šajā te Rīgas motoru muzejā pa labu. Un turpinās piņķerēties arī mājās ar saviem auto. Un, liels paldies par tavu laiku. Varēja, lūdzu.